labvakar, Vai labrīt? vai vienkārši sveicināti. Un īpašs sveiciens Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra draugiem. Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrim šogad 65. Ierasti mēs parasti tiekamies tur lejā uz skatuves. Bet skatuve aizņemta. Jo mēs šovakar skatuvi dalām ar Tautas deju kolektīvu Lielupe. Bet ar viņiem mēs dalām arī mūsu jubileju. Arī viņiem šogad paliek 65 gadi. Tāpēc šovakar tiekamies nedaudz citādākā formātā. Kādu formātu mēs varētu nosaukt? Vlogs, podkāsts, video dienas grāmata, varbūt teātra laikmeta kronika. Jā, un teiksim godīgi, šis teātra laikmets bija gana interesants, jo 65 gadi nepagāja vienā elpas vilcienā. Kā jau teicām, mēs šobrīd atrodamies tur, kur parasti neviens cits neatrodas, kā vien tas, kurš uz skatuves skatās no augšas. Un tas ir režisors. Un režisori mums ir spilgti un interesanti. Un ar viņiem mēs šajā epizodē parunāsimies. Varbūt viņi atklās, kā rodas izrāde, kurā brīdī tā īsti piedzimst. Varbūt viņi atklās veiksmīgas izrādes noslēpumu. Ne, tas noteikti jāpajautā. Varbūt viņi atklās, kā pareizi iemarinēt zirnīšus. Vai divi? Ir noteikti bijis tev atmiņās kāds dzīves periods, iespējams, ka pat neliels mirklis, kad tu saprati, jā, teātris būs tas, ar ko es saistīšu savu ikdienu un dzīvi. Un konkrētāk Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris. Kurā brīdī tas notika? Zini, kā bija? Bija tā, ka es jau maziņš būdama, to es salīdzinoši nesen, tagad vēl atsaucu prātā, ka Rīgā Sarkandaugavā es pavisam maziņš taisīju ar sētas bērniem izrādes. Pati spēlēju un pati režisēju, ja, un Tāns sēdēja uz beņķīšiem, skatījās. Un tad, protams, jā, tad bija Rīgā, tad bija televīzijā bērnu dramatiskais ansamblis Dzirkstīte, un pēc tam bija Rīgas Pionieru teātris. Un tad, kad es no 6. klases atnācu uz Jelgavu, tad 1. septembrī es jau prasīju klases biedriem, vai Jelgavā ir iespēja spēlēt teātri. Un klases biedriem bija Skaidrīta Rāta, kas bija drusku pagājusi maliņā no bērnu dramatiskā pulciņa. Un tad es sarunāju ar Skaidrītu, un Skaidrīta arī atgriezās, un tā es atnācu. Jā, sen. Savā ziņā tas bija saistīts ar to, ka mani vecāki jau bija Alunāna teātrī, tēvs kā režisors, mamma kā aktris. Tētis arī spēlēja kā aktieris. Un kaut kā līdz ar to es teātra vidē jau faktiski uzaugu. Mūsu mājās bija tāds teātra ballītes, es zinu, pēc izbraukumiem, tad dziedāja visu nakti, nevarēja gulēt. Es caur sienu dzirdēju. Mēs tepat dzīvojām pie uz autostas. Un kaut kā skolā jau es tur piedalījos, gan lielajā teātrī, gan tur tāds streļu teātris bija. Bet tas tā īsti tā nopietni nebija. Tos bērnus tur viņiem nevajadzēja, un tad man vienkārši atveda vecāki šeit. Es neatceros, kurš tas bija, bet bija jau tāds bērnu dramatiskais kolektīvs. Tas varēja būt kaut kāds 66. gads, tāds apmēram. Kad Aleksīte jau bija jau ieradusies šeit, Lūcija arī. Un Aleksīte man tur lejā uz kāpnēm sagaidīja. Un tad šeit mēs ienācām šitai zālē, un te jau stāvēja visi runas vingrinājumi. Līdz ar to nebija nekāda tādas apzinātības, jo es jau faktiski biju uzaudzis tādā teātra ģimenē, un es jau laikam arī skatījos tās izrādes un mēģinājums kaut kādus, un kaut ko es te ložņāju, un tas tā kaut kā pilnīgi dabiski bija. Tikai man bija tā, ka es tomēr tos bērnības, jaunības tādu periodu ļoti gribēju tomēr būt par profesionālu aktieru. Mēģināju arī stāties, bet man neuzņēma.
Un tad atbrīvojās brīvvieta, tas jau bija pēc vidusskolas, Lūcijas Ņefēdovas režisoru kursā. Klātienes amatieru teātra režisoru kursā, kas vienīgais tāds bija, starp citu. Tur tad tajā brīvajā vietā es pārgāju no kultūras darbiniekiem, bet arī tad vēl es tā kā par režiju ļoti nedomāju. Vienkārši gribēju būt tuvāk teātrim. Bet tā kā aktieros man neuzņēma, un tam man bija jāgaida, tur nezinu cik ilgi. Un tad es iegāju tas režisors. Man negāja nemaz tik viegli ar to mācīšanos par režisoru. Un tikai tad, kad es uztaisīju šeit mūsu pilsētiņu, diplomdarbu izrādu. Man sanāca viņi, ja? Diezgan liela sastāv, tev bija veci aktieri un liels tas ansamblis, un man sanāca tas viss ļoti labi, un visaugstākām balēm man novērtēja. Tad faktiski es pēkšņi sajūtu, ka es to varu darīt, un ka tas man patīk. Ja. Tikai tad sākās tāda apzinātā režisoriskā darbība. Ja. Man tāda izšķirošā mirkļa nemaz nebija. Viņš vienkārši gāja plūda, kā upe plūst, tā arī pamazām, palēnām es tā ieplūdu, plūdu un aizplūdu. Īsnībā tāds pavērsiena punkts, ka es darīšu šito, tāda nebija. Pirms es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko es saistīšu savu dzīvi, man tas ienāca tā kā neatņemama manas dzīves sastāvdaļa. Tas bija kādā 5. vai 6. klasē, kad mēs no skolas obligātā kārtā ar autobusu aizbraucām uz 3 muskatieriem Nacionālajā teātrī. Un kopš tā laika man domas saistījās ne tikai ap teātri, bet arī ap Parīzi un ap muskatieru laiku. Un man likās, ka es savu meitu saukšu par Konstanci, tāpēc, ka D'Artagnans bija iemīlējies Konstancē, un viņš viņai tik skaistas dziesmas veltīja, un es dungoju. Un toreiz mēs sēdījām pirmajā rindā, un D'Artagnans sēdēja tieši pretī uz tādas un tās skatuve, man liekas, katrai izrādē ir smarža, un es vēl joprojām atceros tās izrādes smaržu, un es turēju to programmiņu, nēsāju līdzi skolā, kā 6. klasē, kā 6. klases skolētas iemīlējusies tajā teātrī, tajā smaržā, tajā mūzikā, tajā stāstā, tajā romantikā. Bet, kad es sapratu, ka es gribu taisīt režiju, es to sapratu pēc vidusskolas, kad es aizgāju studēt filoloģiju un par skolotāju, un tur pirmais, ko teica, ka skolotājs ir savas stundas režisors. Un es savu sapni biju piepildījusi, ja? Bet tā pavisam vēlāk es sapratu jau, kā teikt, nobriedušā vecumā ar 2 diplomiem, kad es gribu vēl vienu 3, un kas ir tā vienkārši nejaušība. Bet uzreiz taču tu nekļuvi par režisoru. Noteikti bija kaut kāds dzīvē posms, kad tu biji aktrise. Jā, es biju aktrise arī šeit. Šeit es mācījos to aktierēšanu studijā pie Lūcijas Ņefēdovas. Un toreiz mums bija brigaderes iestudējums un dzejas iestudējums. Un šeit, tāpat kā mēs arī šobrīd nākam skatīties studistu darbus, tā es atceros, ka arī mūs nāca skatīties un cik tas bija ļoti nozīmīgs tas brīdis. Un teātra ballīti pēc mūsu izlaiduma, kur mēs saņēmām apliecību, ka mēs esam šo studiju beigušas. Bet tad man 15 gadus man neinteresēja, man interesēja teorētiski teātris, bet Un tad es vēl paspēlēju Jelgavas Latviešu biedrībā, kuras arī, kā saka, mazliet, pat 3 vai 4 lomas nospēlēju, bet šobrīd es esmu cilvēks, kas pilnīgi nealkst būt uz skatuves. Man tas sagādā, es varētu teikt, pat tādu lieku stresu, un man ir pat grūti iziet pirms izrādes un pateikt, lūdzu, izslēdziet mobilos telefonus. Man vajag iedrošināt, jo man liekas, ka, hei, es nevaru, es abrīnoju savus aktierus, ja, es pilnīgi neaugstu pēc tā. Tas bija pēc tās pašas pirmizrādes, ka mēs nospēlējām Atjautīgo aukli, pirmā luga, kurā es darbojos. Iestājās kaut kāds klusuma periods, nebija vairs mēģinājumi, un bija tāda iekšēja tukšuma sajūta, un es domāju, kāpēc? Ir taču forši, mēs uztaisījām izrādi, mēs viņu nospēlējām, mēs viņu vēl spēlēsim, bet pietrūkst tas mēģinājuma process, tie vakari. Jā, tad es arī sapratu, ka tā, ka man piedāvāja nākamo lomu, es teicu, jā, vienalga, kur es nāku, jā, es būšu. Bet kā tu nokļūti tajā pirmajā lomā? Netīšām. Studija vai? Nē, es neesmu gājis studijā.
Vidusskolā mācoties, es atnācu es aizgāju uz runas konkursu, uz daļrunāšanas konkursu, un Arvīds bija žūrijā. Viņš man ieraudzīja, viņš man uzrunāja un piedāvāja atnākt tā kā uz teātri. Pajautāja, vai man interesētu. Es teicu, jā, man interesē teātris, es gribētu. Skolā tā kā mēģināju iestāties teātra pulciņā, bet man nepaņēma. Dēļ tā, ka es biju pārāk jauns, 4. klasē es mācījos, man nepaņēma. Un tad līdz tai 11. 12. klasē, laikam 11. klasē sāku Alnāna teātrī darboties, jā, līdz tam man nebija tādas iespējas nekur teātrī darboties, un kaut kur iekšā tas bija, gribējās jau. Un tad tas bija tāds piedāvājums. Un tu atnāku šeit, un te jau visi mēģina, visi jau lasa, runā, un viss ir procesā. Un man saka, nu, tu būsi šis, ņem lasi. Un es ar savu disleksiju, man tāds kauns, es nevaru. Es tā kā 1. klases līmenī lasīju to lomu, varbūt pat sliktāk. Mūsdienu 1. klases līmenī tas varētu būt. Es esmu šausmas, man bija tāds kauns, bet otrais arī atnācu, trešo reizi, tad jau paliku. Neizmeta mani. Parasti izrādēm tu perfekti zini tekstus, gan savus, gan citus, ko tu par to var pastāstīt. Es tikko pastāstīju, tāpēc, ka es nemāku lasīt. Nu, tā vismaz teica vecie režisori, kad, ak, Dievs, viņš nemāku lasīt. Man bija tāds kauns, es domāju, ak, Dievs, es vienkārši gāju mājās, es mācījos to tekstu, un es viņu iemācījos uz 3. mēģinājumu. Es zināju no galvas, kā minimums, jo, tad nebija jākaunās tik daudz. Bet, līdz ar to tad disleksija nav šķērslis, ja tu esi... Es teiktu, disleksija šķērslis, ja tu gribi būt labs režisors. Tad, kad viņi ir šķērslis, jo ir ārkārtīgi daudz jālasa un ir tad tas traucē, jo tas vienkārši aizņem šausmīgi daudz laika. Reāli tad, kad bija jāizvēlās starp peldēšanu un teātri, jo ir tā, ka no 2. klases es gāju Adolfa Alnāna dramatiskajā pulciņā un vienlaicīgi arī gāju peldēšanas skolā profesionālajā pie profesionāliem treneriem. Un vienā brīdī es sapratu, ka es nevaru vairs savienot to peldēšanu un teātri, ka tas teātris ir tik dzīves un dziļi manī iekšā, ka man gribās nākt tikai uz šejieni. Man liekas, vienu laiku es dzīvoju, var teikt, kultūras namā, es dzīvoju šinīs telpās, jo mums visa dzīve bija teātris. Teātri, tieši šo teātri zinu tikpat ilgi, cik es atceros sevi. Tā kā mana mamma šeit spēlēja, tad es loģiski ik pa laikam tiku ņemta līdzi. Bieži piedalījos mēģinājumos, reizēm sēdēju kulisēs, izrāžu laikā. Tā kā teātrī es esmu principā uzaugusi un man likās tikai loģiski, ka es šeit turpinu būt. Tas tā kā mans otrās mājas. Ja man tā kā teātra pirmsākuma, es nezinu, vai tajā brīdī es domāju, ka es kaut ko tā kā teātri gribu spēlēt, bet vienkārši kaut kas sanāca skolas laikā, kaut kādas 6. 7. klasa, kad mēs sākām. Mums bija tāda ļoti laba režisora Vazdeķe. Var teikt, ka tūlīt būs 50 gadu, kā es esmu sācis, kā saka, uz skatuves kāpt un spēlēt kaut kādas izrādes. Un tad sanāca, kad viņai, mūsu režisorei, bija diploma darbs pie Lūcijas Ņefēdovas. Bija Lācīts Pulksten, viņa draugu, kurā spēlēja Kristoferu, un tas bija pēc 8. klases. Un tad, kad mēs ļoti labi, kā saka, laikam, iezīmējamies ar šo diplomu darbu, tad mūsu režisori Ņefēdova un Aleks uzaicināja uz Alnāna teātra studiju. Un tā mēs sākām. Studija bija, mums jau bija ļoti plaša studija, ļoti daudz, protams, atsijājās ar gadiem daudzi. Mēs ar Andri praktiski esam palikuši 2, kas spēlē. Lolita tagad tad ir, jā. Un tad ir soli pa solim studija, kā saka, pēc tam teātris, un tā dzīve paiet, ievelk pamazām, un tu esi, ja jau tu gribi darīt, tas jau tas fantastiskākā lieta, ka tu vari brīvajā laikā, vai vienkārši varbūt iemainīt to laiku, bet tu vari būt uz skatuves, darīt to, ko tev sirds kāro. Ir brīži, kad aktieris agri vai vēlu aizdomājas, kā tad būtu, ja es būtu režisors? Un daudzi aktieri arī turpina savu izaugsmi, kļūstot par režisoriem. Un te arī jautājums, kurā tad upes krastā saulīte spīd spožāk?
Vai pie aktieriem, vai pie režisoriem? Kam dzīve ir vienkāršāka? Aktieri vispār ne par ko var nesatraukties. Režisors parūpēsies par visu un vēl beigās izspiedīs no viņa kaut ko, lai tas pēc kaut kā izskatās. Ja? Bet sākumā, aktieriem, man liekas, fantastiska dzīve. Jūs atnākat uz mēģinājumu, jūs satiekat savus draugus, citus aktierus, jūs izklačojieties, jūs sagaidat, kamēr uz jums sāk bļaut, tad jūs kaut ko tur saņematies. Jūs, man eksemplārs nav līdzi, es neatceros, tad atņem režisoram vēl. Es domāju, režisoram vienmēr pa visu ir jāpadomā. Manuprāt, tajā tā kā es plūdu tai upē, man nekad sākumā nelikās, ka es varētu būt režisors. Man nekad nelikās, ka es varētu iestāties Jāzepa Vīto Latvijas Valsts konservatorijā. Man nelikās, ka es esmu pietiekoši zinošā, ka tur ir visi tādi. Tur bija jāpateicas man režisoreņa Fēdovai, kur man spieda iestāties. Un es biju viena vecākā kursā, es iestājos tikai 24 gados. Tad, kad es domāju, ka absolūti nē. Tas pamazām kļuva caur bērnu dramatisko kolektīvu, kad es sāku vadīt. Pēc tam bija režisorņa Fēdo man uzaicināja būt par asistentu 2 lotiņām. Es to Kesnera darbiņu dramatizēju pati. Īstenībā es izdarīju viena pati to darbu. Viņa man atnāca un pieņēma to darbu. Jo redz, kad režisoru domāšana ļoti mainās. Kad aktieris kļūst par režisoru, viņa domāšana ļoti mainās. Un principā es gribu teikt tā, ka aktieris, tad, kad pārtop par režisoru, tad aktieris pamazām mirst. Ja? Ir jau režisori, kas mēģina kaut ko spēlēt, ja? Bet, kā jūs jūtat, piemēram, Hermans jau vairs nespēlē. Viņš jau laiku spēlēja, bet viņš vairs nespēlē. Jo faktiski viņš arī negrib vairs to darīt. Ja? Vienmēr ir jābūt pirmajam, jābūt gatavam, pa visu ir jāpadomā, jāsaliek, kurus ainas mēs mēģināsim, kurā brīdī kurš netiks, kurš ko pārlikt. Tā organizatoriskā puse amatieru teātrī tieši režisoram, man liekas, tā nav tā saldākā. Bet kur tas vilinājums, ka tomēr esi? Jā, ir tas, ka patīk jau skatīties, kā tas viss veidojās, kā no nekā top kaut kas, kā neticīgie sāk ticēt un tuvojoties tam rezultātam, tā kā pietuvinoties, tam gala produktam tuvāk. Ansi, mums arī tāda situācija bijusi, ka līdz pēdējiem mēģinājumam te nebūs izrādes. Bet tagad daudz to izrādi atcerās un saka, tas bija labs gabals. Un tad, kad tu pamazām sāc iebrist, tad tas režisora darbs tevi ievelk. Viņš ievelk un tu saproti, ka tu vairs nevari atrasties uz skatuves kā aktieris. Jo, manuprāt, tas man vairs nelikās interesanti. Jo, godīgi sakot, tas režisora darbs manā skatījumā, priekš manis, tas bija daudz interesantāk, daudz mokošāk, daudz sevi plosošāk, bet katrā ziņā tas man bija tāds, tāds augstākais. Tā ir, kad bieži vien ir tā dzīvē, ka mēs kaut ko gribam izdarīt, un tā kā mēs ejam uz šo procesu, jo es savā laikā arī iestājos konservatorijā režisoros. Man bija kursa vadītāja arī Lūcieņa Fēdovas 2 gadus studēju. Es gan pametu tās studijas, jo tur bija tādi apstākļi. Un līdz ar to tajā laikā es kaut kā nesaņēmos un neizdarīju kādu režijas darbu. Un tāpat joprojām palika kā aktieris skatuves. Bet visu laiku kaut kur it kā tev prasās, ka varbūt tev ir jāizmēģina, kaut kas jāizdara. Bet vienkārši man Dace Vilna, kā saka, deva iespēju, teiksim tā, teica, tad mācījies esi, darījis daudz ko dzīvē esi, tad norežisē to Alnānu viencēlienu to. Es domāju, ka pat tīri normāli, laikam viss bija tā diezgan patīkami procesi, komanda bija ļoti jauka, salasījās, kaut kā tas process sanāk, viņi sanāk kopā, beigās tas rezultāts ir labs un patīkams, bet vai es, lai pateiktu, kurā pusē labāk, tad es teikšu laikam tā, ka es brīžiem saku, laikam es esmu bišķi tāds vairāk narcis vai kā, man patīk būt uz skatuves, rampu gaismā tomēr.
Režisora domāšana jau ir pilnīgi cita. Ja? Tas redzes punkts, tas redzes leņķis. Ja? Jo viņam ir svarīgi nevis ar sevi kaut ko uztaisīt, nevis uz sevi koncentrēties, bet uztaisīt ar viņu. Viņš ir aktieros vairāk iekšā. Ja? Viņš redz to kompozīciju plašāk. Ja? Bet aktieriem faktiski pietiek ar šo mazo uzmanības loku, ja? Ka tu esi ļoti koncentrēts uz to savu uzdevumu, un tev nav jāskatās ne pa labi, ne pa kreisi. Man pašai patīk spēlēt, jo tad nav jādomā tik daudz, ja? Bet tev kā režisoram nāk tie prasīgie aktieri, ja? Un tev visam ir jābūt saplānotam un izstāstītam. Ja? Bet kaut gan no otras puses man ir viegli strādāt ar aktieriem rotaļu izrādē, tāpēc, ka viņi arī kļūst kā bērni un mēs spēlējam. Tiešām ir tie noteikumi, mēs spēlējam, ir spēles, ir rotaļas, ja? Ir tas vieglums. Un līdz ar to arī varbūt, tu sagatavo to scenāriju, tu izstāsti, tu sāc darboties, bet tu rotaļājies, ja? Tas jau arī ir tā teātra būtība, tā jau ir spēle. Mēs visi noticam tajā brīdī. Ja? Ok, tur ir režisors savādāk pilnīgi, vai ne? Ka tev tur aktieri, tur viss ir uz mēģinājumiem jāsapulcē, un tur viss tas darbs ir tāds, bieži vien, tas organizatoriskais nav tik patīkams, kā tev tas emocionālais, ja? Bet, ka tu esi tā kā aktieris, un tur vairāk ir tavs emocionālais, tava izjūta. Tā kā it kā jau laikam tomēr tas aktieriskais patīk labāk. Noteikti režijā. Noteikti. Priekš manis tas tā ir. Un, starp citu, ja atcerieties mūsu Arvīdu Matisonu, viņš ļoti daudz spēlēja gan savās režisētajās izrādēs, gan paralēli Lūcijas izrādēs viņš spēlēja. Ja? Un faktiski, man godīgi sakot, liekas, ka viņš bija vairāk aktieris kā režisors. Bet man noteikti bija daudz interesantāk pašam kaut ko, jo vēl kas ir, mums jau nav nekāds ierobežojums repertuāra izvēlē. To repertuāru, ko režisors izvēlas, to viņš var taisīt. Ja? Un tas ir fantastisks lidojums, iztēles lidojums, vai ne? Viss, kas man ienāk prātā, es varu taisīt. Man neviens neko nesaka, vai ne to tu neņemsi, vai ņem šito. Jā. Es esmu sajūsmā par vienu un otru, jo kā aktieris, protams, tieši tā kā Juris teica, tu izbaudi, tu esi tur iekšā, tev ir iespēja parādīt, ko tu vari kā aktieris, bet jā, tā, kad nostādīja faktu priekšā, ka ir jāiestudē, jo es esmu režiju beigusi un mācījusies to lietu es esmu. Sākumā es drusku pārdzīvoju, kā būs, jo tā kā pēc koledža tā arī vairāk nekas nebija studēts. Bet, ja tā godīgi, tiešām mums ir brīnišķīgs kolektīvs un visi aktieri bija vienkārši fantastiski. Un es tik ļoti izbaudīju visu procesu, ka jāatzīst pēc tam, kad izrādi nodot, viss parādīts. Es sēdēju mājās un tā ik pa laikam domāju, varētu vēl kaut ko. Nē, uz tā skatos arī gribās, bet vispār varētu vēl kaut ko. Mums nevar izdomāt ko, bet vispār varētu vēl kaut ko. Man jau var kaut kas pat iesēdās, un kad iesēžās galvā, tu īsti netiec vaļā. Un tas ir, man vienmēr liekas atbildība pret aktieriem, un man negribas viņu izmantot. Un te viņam ir jāziedo brīvais laiks, jo kā es viņam tur, kā saku, uz mēģinājumiem saukšu, viņas dresēšu, ja? Bet tev iesēž tāda doma, tu īsti netiec no viņas vaļā, vai tik iesēd tādu sēklu, ja? Un tad ir, un tad tev jau tu apfantazē, bet saprot, nē, tagad varbūt vēl nē. Bet, tas viss kaut kur iekšēji, kaut kur varbūt izsprākst. Auga, sēkliņi ir iestādīti, gaidām, kad izaugs. Jā. Filozofisks jautājums. Kad rodas izrāde? Izrādē visu laiku ir jāattīstās. Tu nevari pateikt, ka tā izrāde ir gatava. Ja viņa ir gatava, tad vispār tā jau vairs īsti nav izrāde. Es kā režisors, man katru reizi bija tā izrāde no vienas uz otru, un tad es kaut kādas lietas mainu, lai pašs process būtu interesantāks. Protams, tu nemaini neko kardināli, ja? Bet bija lietas, ko es mainīju, un tad, kad es sapratu, ka vairāk man neko negribas mainīt, ka viss jau ir tā, kā notiek, tad man palika neinteresanti. Jā, es esmu par to domājusi. Mana galvā piedzimst izrāde tajā brīdī, kad es atrodu mūziku izrādēji, un kad es sēžu mājās viena pati, un es klausos mūziku, un ir. Pirmais brīdis, kad saprotu, ka rodas kaut kāda izrāde, ir tad, kad tu atrod īsto materiālu. Tad ir bum, jā, šitas ir. Tur ir kaut kas aktuāls, kaut kas foršs,
un tu jau redzi tos aktierus, jau redzi, kas spēlēs tās lomas. Tas ir pirmais brīdis, kad rodas izrāde. Tad ir garš un mokošs process, garš un mokošs. Un nav. Nu, ja līdz pirmizrādē ir, tad tā ir uzvara. Ja ir līdz pirmizrādē. Ja nav līdz trešajai izrādē, tad norakstam. Tad nebūs arī vairāk. Tā kaut kā. Kad rodas izrāde, zini kā, man ir viens ir tas, kad es izlasu to materiālu, ja tas materiāls man paņem, tad tas materiāls manī var auklēties, gadiem viņš var manī iekšā auklēties, ja ziluņu grūtniecība, un viņš gadiem ilgi auklējās, un kaut kad viņam ir jāiznāk. Nu, pirmkārt, līdz tam jātiek, ja. Tas ceļš ir garš, kamēr tu tiec līdz tam piedzimšanas brīdim. Manā gadījumā lielākoties tas nav izrādes laika, tā ka izrādes sev sākās ar skatītāju, bet kaut kur kad caurlaides sākās, ja? Pēdējās caurlaides, ka viss tā kā savienojās kopā, skaņa, gaisma, aktieri, tad tu kaut kur pēkšņi jūti, ka ir tā izrāde, ja? Bet tas var būt arī pirms tam, ka mēs nododam skatītājiem. Jo pēc ideāla vajadzētu tā būt, ja? Nevis, ka tu atnāk skatīt, un tu vēl nezini, vai tā izrāde tev ir vai nav. Daži kolēģi teica, ka izrāde nav nekad gatava, kad katrā izrādē Nē, bet kaut kādā mērā viņai ir jābūt gatavai, jo citādi viņi nevar rādīt skatītājiem un kaut kādu biļeti sev pārdot. Nu, viņai kaut kādā līmenī ir jābūt, ja? Te es tomēr gribētu strīdēties pretī, ja? Tas, ka viņi pēc tam var attīstīt vēl, nu, vienmēr jau var kaut ko attīstīt un kaut ko gribēt labāk, ja var to izdarīt. Teiksim, ja? Un kad es pati aizkustinos viena pati, kad es pati šo stāstu izdzīvoju, tad ir. Noteikti, kā ar kolektīvu kopā tas ir kāds cits brīdis, bet man tas tieši saistās ar atmosfēru, kad piedzimst atmosfēra. Tad ir ļoti interesants periods, kāds man šobrīd ir, tātad pirmizrāde 23. novembrī. Un tad man ir apmēram tā, vienu dienu man liekas, ka izrāde būs, otru dienu man liekas, ka izrāde nebūs, ja? Un tas ir briesmīgs, jo tās šaubas, tā sevis šaustīšana, un tad jau, kad tu vairāk neko nesaproti. Un ja jūs atceraties pidžamu, kur jūs abi spēlējat, pidžamu 6, mums jau vairs nebija smieklīgi. Kad mēs jau mēģinājām, mums bija smieklīgi pirmajos mēģinājumos, ka mēs lasījām. Pēdējos mums vairs nebija smieklīgi. Un tad, kad pirmizrādēs zālē atskanēja pirmie smiekli, es skatījos, kuram no jums kaut kas ir nokritis. Bet kurā brīdī izrāde piedzimst, īstenībā, manuprāt, kad tu uzkāp uz tiem dēļiem, tās lielās skatuves, ja tev, teiksim, tā izrāde ir uz lielās skatuves, šeit, teiksim, mēģinājuma telpā tas ir process, bet kad tu tā pamazām, tas tāpat kā ievalkošais, ja? Un, kad tā izrāde piedzimst, tas ir tas brīdis, kad atverās priekšskars. Un, protams, iepriekšējā naktī tu sapņo, noteikti 100% tu sapņo, ka tu esi izrādi nokavējis, ka tur visi iet šķērsām, aktieri nezina tekstu, tas noteikti piedar pie lietas. Bet tad, kad atverās priekšskars, viss izrādi ir piedzimusi, tas bērniņš pasaulē ir nācis. Tagad tas viss ir skatītāja ziņā, cik viņš pretī ņems. Parasti sapnī Lūcija sēž pirmajā rindā. Jā, Lūcija sēdēja man arī pirmajā rindā ģenerāla mēģinājumos un skaļi žāvājās. Arī tādi mirkļi ir bijuši. Tas ir ļoti jauki, jo tas ir, ja tā nebūtu, tad jau mēs to nedarītu. Ja? Un tas ir tā liekas, vai priekš kā man visu šito te ārprāt, un priekš kā man visu nervi čupā un viss. Bet ar katru nākamo tu jau to aizmirsti. Man bija interesants salīdzinājums nesen, kas man arī to prasīja, kā top tagad šī pirmizrāde, kas tagad būs. Un tad es to tā arī, to var salīdzināt, sievieti to viegli var salīdzināt ar dzemdību sāpēm, ja? Tās ļoti ātri aizmirstas. Tad, kad man to no malas kāds teica, tad man likās, labi. Bet to es pati sev varu teikt, nevis pati sev, bet pati pēc savas pieredzes, tas aizmirstās. Un atkal tas radošais, jo tas arī, protams, ir radošs process. Es esmu dzirdējis par bērnu gaidīšanu, ka daudzi saka, ka tas ir termināls process. Tam ir sākums un tam noteikti būs beigums. Jā, un pirmizrādē jābūt tā kā tā, jā. Cik svarīga ir lomu sadala, tā sauktais pasijāns? Ir tā, es, piemēram, jau domājot par kādu lūgu,
ja man viņi patīk un es gribētu viņu taisīt, es uzreiz domāju, vai man ir aktieri, teiksim, ja? Līdz ar to es dabiski, es nevis sāku no aktieriem, bet es sāku no materiāla. Bet tad es skatos, vai man ir tāda aktieri. Ir kādreiz, ka nav, tad es piemeklēju kādu klāt. Es teiksim, un pamazām tā, ja? Jo sākās tomēr, vismaz mana darbība sākās ar to, ka man kāds materiāls ļoti uzrunā un es gribu viņu taisīt. Un tad es skatos, vai man, jo ir gadījumi arī jāatsakās no tā materiāla, jo vienkārši nav man tādu cilvēku. Un ja galīgi nav, tad, protams, nevar. Tad ir jāskatās. Tur jau vispirms es uzskatu, ka ir jābūt materiālam, kas režisoram, teiksim, patīk, kas viņu aizrauj, kas viņu aizdedzina, jo viņam pašam jābūt aizrautam ar to materiālu, ko viņš taisa. Un tad ir jāsaka, vai viņam ir kas to nospēlē. Zini kā, es nepateikšu neko jaunu, ka izrādes panākumus nosaka, gribējuši teikt 90% aktieru izvēli. Aktieru izvēle un tātad lomu sadalījums. Ja? Es tiešām piekrītu tiem, kas to tā apgalvo. Bet ir bijis arī citādi, jo es esmu atsevišķas izrādes arī taisījusi, kur vienkārši skatoties pēc aktieru noslodzes, un arī tad var iznākt. Ja? Tad man ir jāteic tā, vai vienmēr viss iznāk. Vadoties tagad par aktieriem runājot, nevienmēr viss iznāk. Tu esi kaut kā iedomājies, ka tas aktieris to izdarīs, un tad tu redzi, ka tomēr nē. Ja? Bet to zini tikai tu pats. Ko nozīmē strādāt ar amatieriem? Kādām īpašām iemaņām jābūt režisoram? Ja profesionāļiem tas ir darbs, un viņiem var vairāk prasīt un vairāk uzbļaut, ja? Amatieriem ne par velti ir vajadzīga šī pedagoģija un psiholoģija. Ja? Lai mācītos par amatieru teātra režisoru, kur mums vēl aizvien tādas studiju programmas nav. Ja? Es esmu sapratusi, ka man ļoti patīk strādāt ar amatieriem, tāpēc, ka amatieriem tas nav tikai darbs. Aktieriem arī tas nav tikai darbs pārsvarā, ja? Bet amatieriem tas ir, tur viņi ieliek sevi visu. Tā ir viņu tāda pašizpausme, sirds darbs, sirds lieta. Viņi par to deg, bet profesionāļiem bieži vien ir tā, ka tas ir darbs, un tur man kā režisoram ir daudz, kas man nav īsti, ko es netieku galā. Man ir jābūt ļoti gatavai. Man ir jābūt tik ļoti gatavai, ka man tas tā kā ierobežo, ka man jau, kā ja es eju pie profesionāļiem, man jau jābūt pilnīgi visam zināmam no A līdz Z, bet ar amatieriem man patīk kaut kā vairāk tas kopradīšanas process. Zini, kur ir tas jaukums? Ir tas jaukums, ka es daudzkārt skatos profesionālo teātru izrādes, ja? Un tad, ja tur ir kaut kas ļoti, ļoti konkrēts, piezemēts pie dzīves, pie šodienas, ja? Tad es daudzkārt redzu, kad ir kaut kādas nepatiesības. Ja? Jo tas ir tā kaut kur, jo viņiem jau nav ne vaļas, ne iespēja, lai viņi tagad, bet šeit viss ir skaidrs, ja? Jo katram ir sava profesija, ja? Un nepieciešamības gadījumā es jau varu pastāstīt partnerim, kā tev tagad tur kā tajā profesijā tu tur daries. Tas ir bonus, jā. Ir tāds teātra teiciens, nav lielu un mazu lomu, ir tikai lieli un mazi aktieri. Kādas domas par to? Tas nekas, ka tev ir 3 teikumi, tam nav nozīmes. Tu tos vari nospēlēt tā. Un jā, noteikti es pilnīgi piekrītu tam. Es tikai pēdējos gados esmu viņu beidzot sapratis. Un es sapratu to tā, ka ja man būtu jāspēlē, ja es būtu aktieris, es gribētu vismazāko lomu. Nepiekrīt, ir mazas lomas, ja? Piemēram, tam pašam Šekspīram vai Brehtam. Ja jūs palasat, tur ir tās lielās lomas, un tad ir tādas lomas, ka vispār nav lomas nekādas. Tur vispār nekā nav. Tur viņš kaut ko uznes, nones, ja? Brehtam tas pats, tur kaut kāds viesis, ja? Kaut kāds 2 teikums. Viņš pat nav tērējis laiku tur kaut ko izstrādāt. Ir lielas un mazas lomas. Es domāju, ka ir, jā. Nē, tas, ka liela un maza aktieri, protams, kad arī man patīk, kad lieli aktieri, varbūt viņas ir slavenības vai kā, un tad viņam ir jāspēlē tā mazā loma, ja? Bet ka viņš to mazo lomu nospēlē tādu,
kā saka, izdzīvo, neteiksim nospēlē, kā saka, izjust vai kā, bet viņš izdzīvo kaut vai to mazo lomu, ja? Nu, varbūt es citreiz domāju, ka es lieliski aktrises var nospēlēt jebko, ja? Bet man iedod kaut vai epizodisku lomiņu, ja? Un es esmu priecīga, jā, es tanī brīdī esmu uzgājusi uz skatuves, un es tajā brīdī, jā, man ir iemācīts tas teiciens, kad nav maza loma, ir mazi aktieri, ja? Un es tā arī uzskatu, tā arī ir, jā. Jo īstenībā bieži vien, kur mēs it kā skatāmies tā mazā loma, it kā varbūt viņa ir maza loma, ja? Bet viņa ir nozīmīga loma. Jo viss ir izrādes ritmā, visā kompozīcijā. Tiklīdz, ja mazā loma izkrīt ārā, tā arī izrāde gāžās ārā. Tādā ziņā nav, protams, vai ne mazu lomu, bet aktierim tā liekas, šodien man tas sulēns tur divreiz jāuziet, labi, jā, mazā loma, vai ne? Bet ja viņš neizdara to precīzi, ja, tad arī izrāda uzreiz. Man ļoti patika Ņefēdos viens teiciens, neatceros, kad kādā sakarā tas toreiz bija, bet viņš smuki pateica, karali nospēlē galms. Un tas ir tas, kā es skatos uz lielām mazām lomām, jo tas otrais plāns, tā it kā tā saucamā mazā loma ar mazo vai vispār bez teksta, ja, viņš ir tikpat svarīgs, jo bez viņa tas galvenais, kas stāv priekšā, ir nekas. Protams, ja mēs ieliekam tādā mazā lomiņā lielu aktieri, kas vispār ir nepareizi, jo lielam aktierim jāspēlē liels lomas, nevis mazas, ja. Viņš jau varbūt tur kaut ko izdomās, teiksim, ja. Bet es tikai domāju, ka tā ir izšķērdība. Es domāju, ka lielam aktierim ir jāspēlē liels lomas, un mazam aktierim jāspēlē mazs. Tas ir pareizi. Ja mazs aktieris var izsisties līdz lielai lomai, un ja režisors jūt, ka viņš var, tad viņš dod to uzdevumu viņam, teiksim, un viņš varbūt var izsisties līdz tai lielai lomai. Man šķiet, ka to ir droši vien ne tikai Matisons, bet arī Lūcija bieži atkārtojusi, jo es arī to saku saviem aktieriem skolā, jo ticiet vai nē, droši vien, ka šeit teātrī tāds nenotiek, bet skolā skolēni skaita vārdus un rindiņas, un man tad vienmēr ir jāpārprasa, cik kuram ir 3 un kuram ir 4 rindiņas, lai būtu absolūti tāda vienlīdzība. Jā, visi tur grib spēlēt lielas lomas un mācīties tekstu kalnus, bet tajā mazajā tu izej un uzspridzini un visi pāu! Tu iznes tā to ainu, ka galvenie var iet mājās. Tas ir pats labākais. Es ļoti, ļoti cienu mūsu teātra aktierus, kas neatsakās no vismazākajiem uzdevumiem. Un tad līdz ar to, ja kāds kādreiz pasaka, ja, es nezinu, man jau tā un tā, ja, tad es tā domāju, paga, ja. Ir tieši tā, nav maz loma, jā, nav, jā. Kāds būtu jūsu novēlējums teātrim 65 gadu jubilejā? Noteikti izaugsme turpināt, neapstāties, tiešām studēt izrādes, kas varbūt provocē, kas aicina domāt, audzina skatītāju, izglīto. Es ļoti gribētu, kad iestudētu Zilo putnu kāds. Es nesen pārlasīju to izrādi, ja, kad bet tur jābūt ļoti drosmīgam režisoram, kurš viņu atkal ņemtu un studētu. Viņu nav viegli lūgt. Un skatītājiem novēlējumi? Nākt uz teātri un baudīt teātri, ja? Nesēdēt mājās, atrauties no ekrāniem un baudīt to teātra brīnumu, ko var noķert tikai teātrī. Būt klāt, elpot, just tos aktiera sviedrus, ja aktiera balsi, to klātbūtnes efektu piedzīvot. Tas ir tāpat kā ar tostiem. Te, kad saka, zin kā, tu taču esi runātais, tev jāpasaka tosti. Par gudrību, tur pasaki par gudrību, inteliģenci kaut ko, lai viņi iegūst kaut ko. Un ko viņam varētu novēlēt? Viens, lai tās konfekšu fabrikas izdomātos papīriņus, kas nečap, ja? Pat par klepošanu es pilnībā piekrītu, lai veselība skatītāji, lai veselība, lai nav jāklepo, lai nav jāčabina papīrīts. Un vispār nē, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Tāpēc, ka vienmēr katrā izrādē būs tā,
kad tikko atveras priekškars un pirmā fona mūzika tiek noņemta, ja, noklusināta, un aktierim jāsaka runāt, kāds klepo, kāds čabina to papīrīti un kādam zvana Nokia. Varbūt, ka es gribētu, lai tāds, ja mēs domājam par to, lai teātris mainītos un varbūt būtu kaut kas vēl labāk nekā ir, tad, ka būtu iespējams tā atklātāk vairāk diskutēt un runāt, gan ar, mums te padomi ir, un piesaistot arī aktierus un tā, teiksim, varbūt, ka tad būtu vēl labāk, jo principā ir jau labi. Ja? Nevar teikt, ka ir slikti. Ja? Bet jo teātris ir, es domāju, iekarojis savu skatītāju. Lai nekad baterija nenosēžās, ja? Nu, teiksim tā. Lai zona laba. Es ļoti vēlos, lai skatītāji šodien, skatītājiem, arī tas, protams, ir nepieciešams šīs stand-up izrādes, kad ir pilnas zāles. Nu, ko mēs tagad redzam. Bet tomēr, lai nepazūd kaut kas lielāks, lai tā mūsu apetīte pēc kaut kā garšīgāka, pēc tās baudas ir lielāka, nevis pēc tā tikai tāda, nu, tikai iesim un nopirksim kārtējo, teiksim, Narvesenā kaut kādu maizīti. Nu, tas ir tas tā kā salīdzinājums, ja? Lai tomēr mēs esam drusku, nevis, es negribētu teikt izsmalcināti, bet druscītiņi ir jābūt līdzsvaram. Nu, ne tikai arī pēc kaut kādām nopietnākām lietām. Tā kā man gribētos, lai tas skatītājs tomēr nepazaudē to lietu, ka nevis tikai, es saprotu, ka tas laiks ir tāds, ka gribas tikai kaut ko vieglu atpūsties, hop, neko nedomāt, bet man gribas, lai tomēr tas skatītājs ir domājošs. Ja runā tieši par Jelgavas skatītājiem, tad ir tāds novērojums, ka Jelgavas skatītāji ir ļoti atturīgi. Bet, ja Jelgavas skatītājiem kaut kas iepatīkas, nu tad tieši tā kā Juris teica, biļetes ir izpirktas. Tu vari teikt, vari neteikt, vari slēgt pa tumbām paziņojumus par mobilo telefonu izslēgšanu. Tā ir teātra burvība un tā ir skatītāja būtība. Aizmirst izslēgt to skaņu, noklapoties. Un izlikties, ka tas nav viņa telefons, kas zvana. Tas ir pats labākais. Es tēloju, ka tā soma nav mana. Es pavirzos no viņas tālāk un turpinu skatīties izrādi. Lai skatītāji skatītos labas izrādes. Lai biļešu cenas saglabājas nemainīgi zemas, ja? Lai var atļauties nākt uz teātri. Lai tik nāk, jā. Lai nāk uz teātri, lai nāk un skatās. Jo cilvēki brīžiem aizmirst, cik tas ir labi redzēt teātri. Un brīžiem ir tā, ka cilvēkiem viņi kaut kādā savā pasaulē dzīvo, kas, piemēram, nav nākuši uz amatieru teātra, teiksim, izrādēm, un viņi atnāk, viņi ir šokēti. Īsnībā, jā, es tagad tikko arī pēc Makbeta runāju savu ģimenes ārsti, ja. Viņi teica, es nevarēju kaut ko tādu iedomāties. Viņi teica, es tagad nākšu uz visām izrādēm. Nu, es novēlētu mūsu skatītājiem ļoti parasta frāzi. Nākt un dzīvoties līdzi. Un, jo tā enerģijas apmaiņa, kas notiek, mēs to ļoti labi jūtam. Pat klusējot, skatītājs ir vēl viens aktieris. Un tad, kuro reizi? Novēlu, lai nāk skatās, jo es domāju, ka mūsu līmenis nav slikts. Jā, tieši tā. Mums pēc tektonikas ir tieši tas pats, kad, teiksim tā, kad atsauksmes kāds raksta un raksta diezgan daudz. Un mēs daudz no viņām dabūjām arī izlasīt. Un tiešām cilvēkiem tas pārsteigums, kā Jelgavā var spēlēt tik labu teātri. Nāciet, lūdzu, skatieties. Un rīdzinieku komentāri, kad mēs jau uz šito mēs jau uz to bijām, uz to mēs braucam. Mēs uz Jelgavu braucam, mēs Rīgu vairs ne, mēs tagad uz Jelgavu. Tāpēc mēs novēlam nākt un ļauties ceļojumam. Pirmām kārtām es gribu pateikt lielu paldies Jelgavas skatītājiem, jo tā mīlestība, kā mūs mīl Jelgavas skatītājs, jūs man piekritīsiet. Jo mēs jau esam drusku izlaidušies. Ja bija pirms kādiem gadiem, ka mēs jau priecājāmies, ka zāle ir izpārdota, ja, tad tagad mums kā vēl nav,
Jo mēs esam jau izlaidušies, jā, labā ziņā izlaidušies. Ja? Tā kā man jāsaka liels paldies Jelgavas skatītājiem. Un mēs centīsimies turpmāk arī nepievilt jūsu un taisīsim izrādes. Jā. Jā. Tādi bija mūsu režisori. Viņi ir tik neparasti, tik specifiski, katrs ar savu viedokli, tik unikāli. Bija interesanta epizode. Elīna, kur tu paliec? Kāpēc man vienam tas ir jādara? Nāk. Klau, tu esi spēlējis pie daudziem režisoriem. Vai tev ir kādi favorīti varbūt? Nē. Pilnīgi viss ir labi, lieliski, brīnišķīgi. Un tev pašam tu taču arī esi daudz spēlējis. Pilnīgi visi ir labi, lieliski un brīnišķīgi. Nevar jau tā teikt. Bet mēs patreiz atrodamies Tērpu noliktavā, Alunāna teātra Tērpu noliktavā. Un tas ir tāpēc, ka šeit ir sakrājušās tās atmiņas, uz kurām mēs varēsim atskatīties nākamajā sērijā. Ieskatīsimies, kāda ir Adolfa Alunāna Jelgavas teātra vēsture, kādas spilgtas personības ir to radījušas. Kodā? Kādas spilgtas personības to radījušas? Tiekamies nākamajā epizodē.